Čau, Ineta! Sveika, Dana! Mēs šodien sanācām kopā, lai paņemtu apzinātu pauzi ikdienas skrējienā. Piedāvājam tev arī praktizēt ar mums, lai restartētu enerģiju, lai atslābinātos. Piedāvāsim 2 pozas. Jā, tās būs Supta Baddha Konasana, 2 varianti. Supta Baddha Konasana ļoti labi atbrīvo iegurni, atver sirds telpu un nomierina prātu. Varat praktizēt kopā ar mums no rīta, pusdienā, vakarā, vienalga kāds. Tas nav pakļauts dienas ritmiem vai gada laikiem. Un nepieciešams jums būs polsteris, sega, 2 klucīši, 2, var arī būt 4. Jā, ja mēs radīsim 2 dažādas variācijas, manā gadījumā tiešām mēs izmantosim arī polsteru segu, 4 klucīšus vai grāmatas, kas jums ir, un es likšu arī uz acīm spilveni. Un tad mēs sākam jums to demonstrēt un piedāvājam praktizēt līdzi. Tātad man ir nolikts polsteris vertikāli, uz viņa ir 3 reizes, 3 kārtās salocītas sega. Ir jāapsēžās šeit polsterim priekšā, izstiepjot kājas. Mēs noliekam, šeit ir plaukstas attālums starp krustiem un polsteri. Un tad noliekot, saliecot kājas ceļos, mēs saudzīgi sevi nolaižam uz polsteri. Pārbaudam, lai sega būtu tieši līdz pleciem. Noliekam elkoņus uz paklāja un nolaižam vēl plākstiņas. Paņemam ar rokām. Pavirzam uz priekšu sēžas muskuļus. Pieliekam pēdas, cik jums ir ērti sev tuvu. Savienojam un ļaujam slīdēt ceļiem uz leju. Noliekam plaukstas ar plaukstām uz augšu. Un ar izelpu atbrīvojamies, aizveram acis un esam savā Supta Baddha Konasanā. Tas tātad ir viens variants. Es parādīšu otru variantu, kur polsteris ir horizontāli un galvas atbalstam būs 2 bloki un sega. Citiem varbūt vajag mazliet augstāk pieregulēt. Man ir 2 kārtās salocīta sega. Šeit no polstera ir jāsēž mazliet tālāk, varbūt 3 plaukstas, bet tas ir arī viss jāskatās individuāli. Svarīgi ir lēnām, mierīgi, balstoties uz rokām, ar apaļu muguru noiet lejā. Polsteris ir apmēram zem lāpstiņām. Izstiept garu kakla aizmuguri, noguldīt garu, izstieptu, atbrīvotu kaklu uz balsta. Pielikt pēdas sev tuvāk, pēdu vienu pret otru un ceļi brīvi izvērst. Lai mazinātu spriedzi šeit cirkšņos, mēs varam paņemt pieminētos blokus un palikt balstam zem augšstopiem. Rokas būs brīvi uz sāniem, un ja jums ir siksna vai acu spilventiņš, varat uzlikt uz uzacīm, uz pieres, lai labāk atbrīvojās smadzenes un acu ābolu. Jums ir jājūt tiešām miers vēderā, iepacelts kruškurvis un vienkārši vērojiet savu elpu. Saplūstiet ar to, ļaujiet mieram un plašumam izplatīties pa visu ķermeni.
Jūs varat pagulēt tā. Bet tagad mēs parādīsim, kā no pauzes pareizi iziet. Tātad izdarīsiet dziļu ieelpu, viegli pakustināsiet plauksta roku pirkstus, ar rokām piecelsiet savus augststilbus un saudzīgi pagriezīsieties uz labajiem sāniem. Atspiežoties ar kreiso roku, pacelsiet sevi augšā un apsēdīsieties. Citi cilvēki pieceļās no supļu bada un asins. Un turpinājumā mēs piedāvāsim jums Viparita Karani, apgriezto ezeru, divus variantus. Jā, kur varētu stundām ilgi stāstīt ieguvums no šīs asanas, bet to, ko es gribētu šodien pieminēt, ir tas, ka tas nomierina nervu sistēmu, regulē asinsspiedienu. Un vienkārši ir katrs, kurš ir pabijis kādu laiku Viparita Karani, jūtas kā no jauna pieceļas. Un tātad, vispirms es parādīšu sarežģītāku variantu, kur vajag vairāk palīglīdzekļus. Un tas ir, mums vajag vienu plucīti. Es uzreiz arī likšu visu, kur viņiem vajag būt, pie sienas. Un mēs liekam polsteri, skaisti viņu izlīdzinām. Un, ja jūs varat arī izvēlēties darīt to tikai ar vienu polsteri, vai arī uzlikt virsū vēl segu un uzlikt virsū vēl segu. Varbūt, ja jūs esat ļoti slaida, skaista, gara auguma, jums vajag arī trešo segu. Man ļoti patīk ar polsteri un divām segām. Apsēdieties ļoti tuvu sienai, tad paiet ar roku tuvāk paklājam un liekam pie sienas sēžgaldus un guļamies. Ja sēžgaldi drusku atvirzījušies, pieliekam viņus, lai viņi pieskartos pie sienas, izstiepjam kājas, vēl var mazliet pielabot plecus, un tad atbrīvot rokas, ļaut cirkšņiem nolaisties, kājas visu laiku stiepjam, bet kakls, viss ķermenis ir atbrīvots. Acis var aizvērt, viņas pašas aizvarās. Jā, kā Inete teica, šeit ir nepieciešams vairāk kas no palīglīdzekļiem, bet viņi var taisīt arī vienkārši, kur ķermeņa augšdaļa un kājas ir 90 grādu leņķī, kad ieguns nav piepacelts. Es parādīšu to variantu, jo nevienmēr viss ir par rokai, bet es pieļauju, ka jums visiem ir polsters, kuru mēs varēsim izmantot un uzlikt uz pēdām. Tātad jums arī ir jāpieiet maksimāli tuvu pie sienas, jānoguļas balstoties, un tad ir jāpieiet ar sēžu kauliem pie sienas. Jūs varat piepacelt iegunu un it kā iet ar pleciem uz priekšu, varat vienkārši piešļūt, kā jums ir ērtāk. Sēžu kauliem jābūt kontaktā ar sienu, kājas būs aktīvas, un kā es teicu, mēs uzliksim polsteri uz pēdām, tādējādi ļaujot kājām vairāk ieslīdēt iegurni iekšā. Rokas arī brīvi var būt vai nu ar sāniem, vai mazliet augstāk plauksts var būt. Vienkārši ļaujieties tam mieram. Kakla aizmugurē arī izstiepta, ja? Un tad vienkārši vērojiet savu elpu. Arī šajā pauzā var uzlikt uz acīm kādu spilventiņu vai siksni. Lai būtu dziļāks miers. Jūs varat uzkavēties šajā
asanā laiku, cik jūs ilgi gribat, 5 līdz 10 minūtes. Un, kad iesiet ārā, salieksiet kājas ceļos, ja ir polsteris, noņemsiet polsteri. Atstumsieties ar pēdām no sienas. Tur, kur nav balsta, tādā attālumā, lai varētu pēdas sakrustot. Un atlaist ceļus uz leju un rokas tāpat. Ne vairāk kā 45 grādi no ķermeņa. Un palikt mirklīt vēl šādā pauzā. Sutta, svastika, asanā. Pāris ieaugs, pāris izaugs, jūs paliekat ar šādi sakrustotām kājām. Un tad samainiet kāju sakrustojumu. Un tikpat ilgu laiku palieciet sutta, svastika, asanā ar sakrustotām kājām. Un izej no pauzes. Tāpat caur labo sāniņu savienojam ceļus, pievelkam drusku tuvāk, pagriezīties pa labi un atgriežoties ar kreiso roku. Piecināties. Paldies jums par uzmanību. Paldies, ka praktizējat jogu. Lai jums jauka diena. Esiet laimīgi!